Attiecībā uz Puškina pieminekli ir vispār zināms, ka tā ir Krievijas impērisma zīme, kura it īpaši tagad Ukrainas kara laikā nav vēlama rietumu publiskajā telpā, un Puškina pieminekli ir demontējuši ļoti daudzās rietumu pilsētās. Jaukt pieminekļus 21. gadsimta ir barbarisms. Visticamāk, Langas kundze to nezina. Aleksandra Puškina pieminekļus nejauc citur Eiropā. Ne Rietumu Eiropā, ne Ziemeļ Eiropā, kur Latvija grib sevi pieskaitīt. Jā, tātad, ja jums ir laiks šobrīd Ziemassvētkos, es piedāvātu jums apmeklēt Tallinu, tuvāko vietu. Nebūs daudz jātērē nauda, ja pa 9 eiro varēsiet ar autobusu aizbraukt uz mūsu kaimiņu valsts galvaspilsētu un apskatīties Aleksandra Puškina monumentu, kas joprojām stāv Tallinas centrā. Noderēs, tā pieredze noteikti. Kāds Puškins? Puškins vispār nav Latvijā nekad bijis. Kāds Puškins bijis? Un tajās Eiropas valstīs, kur viņš ir, viņš tiks nojauks, ticiet man, jo Puškins dzejoja Krievu valodā. Kas ir Krievu valoda? Ir agresoru valoda. Šobrīd Krievu valodā slepkavo cilvēkus. Šobrīd Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Un Puškins ir Krievijas dzejnieks. Mums nevajag Puškins. Un ir vēl saraksts, kas droši vien būs jādara. Un es domāju, ka jo ātrāk mēs šo procesu pabeigsim, jo labāk. Gribētu novēlēt labu veselību Ratnieka kungam un viņa kolēģiem Lapņa kungam, lai viņi aiziet uz zāli, uzskačāt muskulatūru. Tad, kad pienāks laiks likt atpakaļ pieminekļus, jūs būsiet tajā brigādē. Jā, un tad jums tie fiziskie spēki noderēs. To jums arī novēlu. Paldies!